James Rules. Katru pirmdienu 2009. vakarā. Sākam! Ir slimības, kurām nav ātra risinājuma, un nevienmēr vispār risinājums ir tik vien kā tabletīte. Un liekas tāda sadzīviska, citreiz citi pat saka tāda aristokrātiska slimība aprakstīta literatūrā. Vismaz punktiņas un Antona no Erika Kestnera romānā Punktiņai bija mamma, un viņas mammai bija vienmēr migrēna. To es atceros. Šodien Karina Zaņģe, attiecībā bez jokiem, Karina, jūs vadat Latvijas galvassāpju pacientu biedrību. Jūs esat priekšstādātāji, un es nojaušu, ka jūs pati vadat to biedrību, tāpēc, ka esat saskārusies ar šo lietu. Kas ir tās hroniskās galvas sāpes? Es varu iedomāties, ka tās varētu būt mokošas. Jā, tātad iedalās gan migrēnas par galvas sāpes primārās un sekundārās. Tātad primārās būs tās, kas ir tikai no migrēnas izraisītas stress, asinsvadu kaut kādas spazmas. Sekundārais, ko vienmēr ir jāizslēdz, ir kaut kādas vispārējās saslimšanas, tādēļ mēs ejam dažādas izmeklējumus, lai saprastu, ka tā nav kaut kāda cita saslimšana, kas izraisa šo reakciju. Tad galvas sāpes var būt ilgstošas, kroniskas, varbūt kā simptoms kaut kam citam. Bet tad, kad mēs runājam par migrēnu, tad mēs runājam ar jūsu biedrību, kura tā kā cīnās par ko? Par skaidrojumu, par to, ka ir zāles, kuras tomēr ir, bet nav Latvijā, vai kas ir biedrības kā uzdevumi? Jūs taču nevarat palīdzēt katram vienam, tam ir palīdz ārsti. Jā, bet es arī esmu uzņēmusies to, ka es no savas pieredzes rekomendēju, un mērķis ir šobrīd saskaņā ar Zāļu aģentūru un Veselības ministriju iegūt kompensējumos zāles šai diagnozē, jo zāles šobrīd Lietuvā ir 3 reizes lētākas, un nav skaidrs, kādēļ tieši šis pats ražotājs šādi atšķirās. Protams, mērķis ir atbalstīt vienam otru, solidarizēt un stāstīt sabiedrībai, kas tas ir, lai ir vairāk tāda līdzjūtība no otras puses darba devēja situācijās, lai mēs iejustos vairāk sabiedrībā. Labi. Cienījumā sabiedrība, mēģināsim tad iejusties sabiedrībā. Ja jums ir kādi jautājumi, padomi vai kas cits, ko prasīt mūsu viešņai, tad lūdzu izmantojiet šo iespēju 6303001 vai arī 200-19275. Sakiet, lūdzu, tīri praktiski jūs pieminat zāles, viens tās pašas Lietuvā, kur ir tikai pusotreiz lielāka par Latviju. Viņa nav, nezinu, Vācija, kurā varbūt ir lētāk vienkārši uz apjomu. Kā var būt situācija, ka vienā Baltijas valstī ir 3 tik cena, un tiesa mēs, nevis otrādi? To noteikti nosaka ne tikai farmācijas uzņēmumi, bet arī pašas aptieku tīkli Latvijā. Un, protams, arī valsts sloks, gan, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā pat zāles pārdod bez receptes. Un tiešām tas ir viens un tas pats ražotājs, tāpat arī no Ukrainas vai no Baltkrievijas ir vests. Primāri es zinu, ka Lietuvā ir kuras pārtikas preces ir, kas ir daudz lētāks nekā Latvijā. Bet ne 3-kārt, ja? Vai mēs runājam par kompensējumām vai par jūs pērkat par pilnu cenu zālēm? Latvijā par pilnām, jo mums nav kompensējumās. Lietuvā, Igaunijā viņas ir kompensējums. Bet tev ir atbildi, ja valsts kompensē, valsts ir iepircējs vairumā. Tā arī ne tikai. Tā ir tā pati pamata summa noteicošā. Labi. Tātad, ja jūs izcīnītu, un es jūs apsveicu 170 miljonu klāt nākamā gada budžetā veselībai ir atrasts, šodien teica finanšu ministrs, tātad, kaut kāda maza kripatiņa no tā, ja kļūst par kompensējumām zālēm migrēnas pacientiem, tad principā arī cena krīt. Jā, es ļoti ceru, šobrīd tas ir farmācijas firmā, kādu algoritmu viņi piedāvās, cik daudz viņi šo cenu var nolaist un cik valsts nāks pretī. Beidzot, 5 gadu laikā mēs esam tikuši top 2-niekā, kas ir viens no diagnozēm, tādēļ ļoti ceru, ka mums būs šī iespēja. Un, tad tas viens no biedrības mērķiem būs sasniegt. Cik skaisti. Labi, tagad par pašu diagnozi. Viņi varētu būt ļoti atšķirīgi, vai ne? No laika apstākļiem, no kaut kādiem jūsu dzīves atvainojiet, es nezinu, no pārdzīvojumiem, no kāda cikla var būt, ka uznāk tā, ka nevar izturēt. Ir hroniskās būs no 5 dienām un vairāk, man pašai viņas ir 23 dienas jau mēnesī, kas ir virs kaut kādas galīgās normas.
dzīvesveids, ēdiens, iedzimtība, asinsvadu stāvoklis, gaismas skaņa, vides, spiediens, zemes, mēnesi fāzes, apkārtējā vide, kur mēs esam, dienas ritms, gulēšana, aktīvs dzīvesveids, ir ļoti daudz saucamie triggeri, kas mūs ietekmē. Tā jūs nedrīkstat uztraukties. Tas ir viens no. Gaismas jums šeit ir par spilgtu. Šeit ir gaismas par spilgtu. Piedodiet, jums jau sāk sāpēt. Nē, man jau laika sākās vakar. Tad šodien man jau darbā ir vēl turpināt. Bet ir tā, ka ir jāsadzīvo. Viss ir galvā domāšanā, ja mēs spējam sevi nomierināt. Jā, un spējam sevi nomierināt, es mēģinu meditēt. Ir cilvēki, kuri, bet, spējai sevi nomierināt ir kas, teiksim, cik procenti var nomierināt ar, meditāciju, kaut kādām pastaigām dabā, un cik tomēr zāles. Ir slimības, kur, piedodiet, ar tādu visu apkārt īsti nepalīdz. Onkologiem citreiz ļoti riebi, kad uzrodās kāds, kas sēņu mikstūru dod un gan jau pāries. Ir ļoti daudz dabas produktu arī par to semināros. Šobrīd vadu un stāstu, ka mans mērķis nav viena tā burvju tabletīte, jo manā gadījumā